Tas ir Pestīšanas armijas pagalms, kur izveidots un iekārtots jauns rotaļlaukums. Blakus ir zemes gabals, kuru varētu izmantot arī atpūtē, bet attiecīgās mājas pārvaldnieks, kur bija bruģēta sēta, to neļauj. Bet šeit var arī nodot mantas labdarībai un citiem labiem mērķiem, kā arī ir vakara skola bērniem, kuriem nav kur vakarā palikt vieniem pašiem. Un augšā ir zāle, kur notiek kristīgās tikšanās. Viļņnieku ielā ir 3 pagalmiņi, viens blakus otram. Šis ir pirmais, kur izveidota jauka kafēnīca. Pāri ielai tūlīt aiziesim uz otro. Šis ir otrais, kur vakaros deg arī gaismiņas uz karodziņiem, ko jūs redzat. Un šeit bieži vien notiek mazi tusiņi. Pašlaik ir tumšs, nevar redzēt, bet ir galdiņi un jaukas kompānijas. Un šis ir trešais, kur aiz slēgtiem vārtiem atrodas vēl viens pagalms, kurš varētu būt ļoti skaists. Un pirms 10 gadiem tika savākta nauda un uzzīmēts projekts, ka šeit būs galdiņi, smuki koki un cilvēki varēs pasēdēt. Bet, kā redzat, šobrīd te ir tikai 1, 2, 3, 4, 5, 6 miskastes, vēl kaut kādi štrunti un tukšs un kluss, un nekas te nenotiek. Kaut gan Rīgas doma piedāvā naudu, lai apdzīvotu šādas pagalmas.